Labdien! Mēs pārunājām tos, kas tojas tie pasākumi Eiropadome rīt par finanses perspektīvu, Latvijas nostāju, sevišķi lauksaimniecības politikā, kas visiem ir zinām, tur tas atbalsts ir liels. Un viss pārējos tāds jautājums, kas ir aktuāli. Jānis Nārs, TV3. Par Eiropadomu runājot, kas jūsuprāt varētu mainīties tuvākajā laikā visas Eiropas kontekstā un kā tas varētu atsaukties uz Latviju? Es tikai droši varu apgalvot, ka Latvija kopā ar citām valstīm, kas ir ieinteresētas sevišķi lauksaimniecības politikā un kohēzijas fondos, ir izdarījuši daudz, un man tā pārliecība ir, ka tomēr tas rezultāts būs pozitīvāks, kā viņš ir līdz šim, sevišķi par lauksaimniecības politiku. Kā tas tur attīstīsies, acīm redzot, pēc rītdienas šīs te jau tikšanās parādīsies kaut kādu virzienu, jo tur ir arī daudz tie jautājumi, sevišķi par eirozonas stabilitāti, par Eiropas banku sistēmas uzraudzības attīstību. To mēs varēsim novērtēt, bet ja tādā ilgākā termiņā skatās, man tā pārliecība ir tāda, ka viss šī te Eiropas Savienības vadības un pāraudzības struktūras noteikti izmainīsies tuvākā gada laikā, pilnīgi droši. Un otrs jautājums bija par valdības stabilitāti, jo projām tukši ir piespriest ministru vietas. Kā jūs tas ietekmē valdības stabilitāti? Ko jūs varbūt vēlētos redzēt piespriest ministra postenī un kā šis viss jautājums sasaucas kopā ar ebreju īpašumu lietu, proti kā tad atrasināt šo jautājumu? Man šķiet, ka pie šīs situācijas par tieslietu ministriju runājot, cik es saprotu, ka visas trīs augstākās uz šobrīd pārvaldošās amatpersonas nav juridiski izglītība, viņš jārisina nekavējoši. Bet tas tomēr ir Nacionālās apvienības jautājums izvirzīt, un tad Dombrovska kungam diskutējot par šo te valdības sastāvu, es pieļauju, ka viņš tuvākajās dienās tomēr viņš nekavējuši jārosina. Es tikai to varu teikt par tām kandidatūrām. Man šķiet, tas nebūtu korekti. Nacionālās apvienības tas uzdevums, ka viņi atradīs to kandidātu, kas var to veikt. Un ir pieņemams arī pārējiem. Man par to pārliecība pilnīgi skaidri, jo tur ir tomēr pietiekami cilvēki, kas šo te amatu var pildīt. Ko jūs redzat no rītdienas tikšanās ar ASV valsts sekretāru? Kāds īpašas lietas, kas ļoti pārunāt? Katrā gadījumā viņi ierodās, no mūsu puses dienas kārtība nav izvirzīta. Cik es saprotu, kad tie jautājumi tomēr pamatā būs tie, kuri Latvija ļoti cieši saistīta ar ASV, tas ir NATO, šie te arī, kas Latvijai ziemeļ tas distribūcijas kanāls, kas ar Afganistānu un NATO tālāku attīstību. Es tā saprotu, ka tie būtu pamat jautājumi. Mēs rīt noslēgsim to procesu. Mēs vakar bija šī te informācijas apmaiņa. Šorīt mēs to darījām, un vēl šodien notiks vairākas konsultācijas, jo tas jautājums ir ļoti nevienkāršs. Un man katrā gadījumā tā situācija, ka kaut kas tikai sāks risināties no 2015. gada, neliekās loģiski. Paldies! Paldies!